Liels prieks par Sakreti, kārtējais projekts, kas ir realizēts ar Altuma atbalstu. Šajā gadījumā saules paneļi, kas palīdz arī samazināt CO2 izmešu pēdas, bet arī uzņēmumam ļauj kļūt spēcīgākam, sekot līdz savām izmaksām. Kopējās projekta izmaksas mums sastādīja 250 000, no kuriem 20-30 000 bija paši saules paneļi, 518 gabali, un pārējais bija visa šī infrastruktūra, apsardze, žoks, ziemeļs noviedēja un tā tālāk, apgaismojums. Un ar Altuma atbalstu mēs dabījām no kopējām projekta izmaksām saules paneļiem dabījām 30%. Šīs investīcijas bez valsts atbalsta nebūtu tik pievilcīgas, kādas tās ir, lai tās atmaksātos 5 gados. Un valsts atbalsts tieši tāpēc arī tiek mērķēts uz šādu veidu projektiem, un lai veicinātu produktivitāti, konkurētspēju, eksportspēju. Un šis ir viens no labiem piemēriem, kā tas ir nostrādājis uzņēmēji kopā ar valsts atbalsta programmām, īsteno šādus attīstības plānus. Pavisam nesen mēs bijām ar Altuma komandu šeit, pārunājām projektu un ir pagājis neliels laiks un projekts veiksmīgi realizēts. Šis nav pirmais projekts, ko mēs ieviešam kopā ar Altumu. Mūsdienās ir ļoti jādomā par šo ekoloģiju, par zaļo domāšanu, dažādu aspektu pēc. No rūpniecības viedokļa tas ir, ka tā ir konkurētspēja. Tieši ietekmi uz konkurētspēju, tieši ietekmi uz pašizmaksu, jo mēs, kā jau es minēju iepriekš, 80% šo saražoto elektrību izmantosim savām vajadzībām.